Sveiki! Te nātri pionieris. Es jums gribēju pateikt, ka šis ir raidījums, kurš saucās Dzīvsudrabs. Čau, te es saka Landis Kojumets un šeit ir raidījums Dzīvsudrabs. Mēs atrodamies joprojām Ezītī Miglā, Vecrīgā, un pie mums viesos ir atnācis Nātrēns. Sveiks, Nātrēns! Čau, vecēt! Prieks jūs redzēt! Dzīvsudrabs. Kas jauns? Ko daries? Varbūt pie kaut kā strādā šobrīd? Strādāju šobrīd pie Dāvana postas. Mans pirmais solo albums, EP, ir iznākuši 2 mixtape iepriekš, un es beidzot cenšos strādāt pie pirmā sava solo albuma, kurš skanētu no A līdz Z perfekti. Par ko pārsvarā ir tavas dziesmas? Manas dziesmas pārsvarā ir par cilvēkiem no rajona. Es cenšos iekustināt cilvēkus, kur ir, kā lai tev izskaidro, kur ir rajona kustībā. Un es tikai tādiem cenšos taisīt savu mūziku. Man neinteresē taisīt mūziku kaut kādiem klubiem, justam, Man interesē cilvēki, kur ir no rajona. Tas ir pats svarīgākais. Tā ir man. Varbūt viņi ir maz, bet es zinu, ka viņi ir tik lojāli. Es biju pamanījis dziesmās, tev ir šeit tāda cīņa, it kā ar kaut kādu nezināmo ļaunumu, ja? Kas ir tas ļaunums un kāpēc tu centies viņu tā kā uzvarēt? Man ir melnā un labā puse. Es varu būt šausmīgi labs, un es varu pārvērsties par briesmu. Reizēm varbūt es cīnos pret neredzamo ienaidnieku pats. Tas varbūt esmu es. Vairākumos gadījumu tie ir kādi citi un kaut kādi subliminal šīti, ja? Jūnijā tev pašam vārdiena ir iznācis arī dziesma jūnija. Tieši tā, jā. Un vēl šogad EP tev iznācis. EP, tieši tā. Kāpēc šo EP tu izdevi vairāk kā CD formātā un tikai, lai veiklā viņi varētu nopirkt, nevis internetā, piemēram? Es pārdevu aptuveni 300-400 kopijas. Gan kopā digitāli tas saucās. Es pārdevu viņus caur draugiem. Es vienkārši gribēju redzēt, vai mani fani ir par manī. Un, teiksim, man kā underground artistam, es neesmu ne Gačo, ne Gustavo. Un priekš manīm tas bija, es uzskatu, ļoti patīkami. Gustavo veido mūziku, kā ar tevi? Tu arī veido mūziku? Jā, es veidoju mūziku, bet, teiksim, tu man jautāji pirms tam, vai es, teiksim, kad es repošu uz saviem beatiem. Kamēr tie beati nav, es ilgi taisies, nemaldos kādus 5-6 gadus beatus, bet, tā profesionāli, bet, kad es būšu gatavs, tad es muzicēšu pats uz saviem beatiem. Tev bija sadarbība ar tādu hip-hop izpildītāju kā Ozols, ja? Jā. Diezgan laba sadarbība bija. Vai ir plānots kaut kas līdzīgs ar viņu atkal? Ozolam tāds jauns albums, ja es nemaldos EP, un, protams, ka mēs sadarbosimies, teiksim, faniem, tas, ka, teiksim, mēs neturamies kopā pie katras dziesmas, tas nenozīmē, ka mēs neesam sastrīdējušies. Mēs katrs darām savu, un katram ir, teiksim, savas lietas, kas ir jādara un jāattīsta. Viņam, teiksim, ir veikala bizness, ja tu saproti, ko es domāju. Man ir citas lietas, ko es daru, teiksim. Un mūzika laba top, ka tu pavadi, kā MCs ar MC pavadi katru dienu laiku kopā. Tā kā es domāju, kad pienāks tas laiks, kad mēs kopā darīsim kaut ko. Skatos, arvien biežāk parādās internetā bildes, kur ir vērojams tas, ka tu esi kļūst jau par ģimenes cilvēku, ja? Man ir dēls, jā. Jā, tas ir apsveicami, jā. Un jautājums ir tāds, vai savā ziņā tas nemaina kaut kā tavu muzikālo darbību, vai tas... Protams, maina, šausmīgi. Kopš man piedzima dēls, es sāku, kā lai tev es pasauli sāku uztvert savādāk, bet es agrāk biju, teiksim, es ļoti agrāk daudz lietoju narkotikas, kopš man piedzima dēls, esmu beidzis lietot narkotikas. Tas ir apsveicami. Un varbūt tādā veidā arī cilvēki redz, ka es ar ģimeni kopā esmu, es esmu māte barodās. Klausies, daudzos gadījumos parādās bērni, piemēram, Zibetam, ja viņš ilgu laiku pazuda no hip-hop scēnas. Tev nebaida tas, ka tu arī pēkšņi pazudīsi? Tas jau ir, kā saka, klausītāju ziņā. Vai viņiem izskatās, ka es pazūdu vai nē. Izdod daudz dziesmas, teiksim, tādas dziesmas, kuras ir internetā, vienkārši kuras priekš jums klausīties pa brīvi, lai es nepazūstu. Saprot, es cenšos būt kreatīvs katru dienu, es rakstu katru dienu, pirmkārt, ko es daru. Visiem džekiem, ko es varu pateikt, es rakstu katru dienu. 16 bāri, ja man nav katru dienu. Tā ir hujovā diena. Runājot par attiecībām ar faniem, ja? Kādas ir attiecības tev ar sociālajiem tīkliem? Vai tu bieži aktīvi izmanto šos Facebookus, Twitterus? Ko tu vispār domā par šo visu? Es uzskatu tā, ka ir 2013. gads un sociālajie tīkli ir labākais veids, kā promotēt savu mūziku. Pirmkārt, jo disku laiks, kasešu laiks ir pagājis. Piemērs.
Ozols cieņu mīlestība pārdeva 10 000 kasetes. Viņš man saka, es aizbraucu un nopirku uz Lietuvu jaunu mašīnu. Mūsdienās ir, teiksim tā, ka tu pelni tev Latvijā nav 360 deal, tas nozīmē, ka ierakstu kompānija dabū no tiem visu. Vienkārši tu, teiksim, ir koncerta naudas, ir koncerta naudas, ir ghostwriting naudas, ir naudas, kuras ir, ja tu māki strādāt, tad naudu var nopelnīt. Latvijā tie, kuri saka, ka reperi nedabū naudu, tie vienkārši nemāk repot. Twitterī tev ir diezgan daudz tie sekotāji, tu pats nesako nevienam, var teikt, nulli tev tur ir. Bet kā tu izskaidro šo fenomenu? Vai tas varētu būt izskaidrojums ar to, ka tu pārsvarā retvīto vai kā? Es gribu, lai visātrāk pie maniem faniem nonāk mana mūzika. Saprot? Tas ir pats svarīgi. Kāpēc vispār tur esmu? Lai es izmetu dziesmu, man jaunā dziesma jau pēc 2 minūtēm ir pie čaļa, kurš ir Saldū vai, teiksim, Kandavā vai, teiksim, Ventspilī, kurš ir, saprot, you got me? Starp visiem tiem taviem retvītiem es pamanīju tādu diezgan... Ir arī beef. Ir tāds konflikts. Tu man satiec sejā, tu man iedod roku un pasaki, ka es esmu labs reperis, bet tu aizmugurē internetā uzraksti, ka es esmu slikts. Vairākums no tiem Twitter beefiem rodās tādā veidā, ka, teiksim, tu man paspied roku, čau, vecies, nātri, tu esi, bļaļ, džeks, un tad tu aizmugurē aizveic, tas nātri, bļaļ, tas man vairāk fascinē, saprot? Un pats ikdienā arī konfliktā ārpus tiem visiem Twitteriem? Jā, sanāk, es esmu konflikta cilvēks, tāpēc esmu nātri. Man bija tur jautājums. Kāpēc esmu nātri? Es esmu nātri tieši tāpēc, ka es dzēļu. Es runāju par to, ka mana meitene domā, ka es esmu pats labākais. Mana ģimene vienmēr tā domās. Un mana dāma saka, lai es turpinu darīt. Mana dāma saka, lai es neapstājos. Mana dāma saka, ka es esmu vienu soļu attālumā līdz greatness. Tie bija Twitter jautājumi. Un paldies arī par interviju. Un varbūt nobeigumā tu varētu novēlēt kaut ko tiem cilvēkiem, kas gribētu uzsākt kaut ko darīt repā. Es gribēju novēlēt visiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar hip-hop un visiem jauniešiem, kuri nodarbojas ar rap mūziku. Es jums gribēju esiet paši. Necenšaties būt kāds cits, necenšaties būt Nāda, Skutelis, Edavārdi, Ozols, Gustavo. Jums vajag katram atrast savu stilu, jo vairākumos gadījumu Latvijas rap mūzikā uz doto brīdi cilvēki grib būt kāds cits, būt kāds klons, dubultnieks. Tas ir lieki. Tu tev vajag būt pašam sev, tev vajag atrast savu stilu, savu skanējumu. Tas ir pats svarīgākais. Ja tu atrodi savu skanējumu, tu atradīsi arī klausītājus. Jebkurā gadījumā. Tu nevari kļūdīties. Tas ir 99%, ka tev izdosies, ja tev būs savs skanējums. Tad, ja tu ar pareizi promo nāks, tad tev būs labi klausītāji. That's what's up. Easy. Tieši tā. Paldies Divsudrabam, ka man nointervēja, ka Nātri pionieris. Es gribēju pateikt, ka kreisais krasts ir ēkā, kreisais krasts ir bijis ēkā, kreisais krasts būs ēkā. Atcerieties to, kad mēs vienkārši we got the game on lock. Un te bija arī Andris Kojamets līdz nākamajai reizei. Safe.